Sveiki! Šis ir raidījums Copē ar Anžiku un Maksi. Ūdens līdais nevar pahalbot akvārijā. Ar kapatas nasin nevar cirvi uzvarēt. Tev filmi, jā, buljons, karoči mums ir gatavs. Kādu laiku, kur asa ir milzīgi, kaut kur 700-500 grami. Saķērām, tad nevar redzēt, jo lielāk tev tur apakšā. Un tagad buljons gatavs, iesim drīz jaukt buljonu ar zupu. Kur īstais katls būs šitais, ne? Process jau ilgs, kur 2-3 stundas. Un tagad beidzot varēsim to galveno pēdējo kārtu taisīt. Šitien ieliesim buljonu, pieliesim klāt ūdeni un gaidīsim, kad sāks varīties, kad kartupeļi paliks mīkstāki. Burkaniņi vēl nebūs mīksti, bet būs tādi bišķi kraukšķīgi. Nebūs izvarīti kā parasti tirdiņi. Un kaut kur, es domāju, pēc stundiņām 3 varēs jau riktīgi garšot. Riktīgi tā. Tā lai puncīši ir pilni. Pulkstenis vieniem. Jā, vienos. Un tagad ir cik? Tād 10. 10. Vienos ēdīsim, jā. Tad pa zupu. Pa uhu. Uhā. Krievi. Tā īstā zupa sauc uhā. Bet, jā, pēc visām tradīcijām tur jau īstā uhā, tur jābrauc uz Krieviju, uz Ukrainu, jāskatās, kā viņi tur taisa, tur jau notiek riktīgi nenormāli sapulci cilvēki. Ugunskuras liels, milzīgs katls, un tur jau vēl pāgali iekšā dzēsē, un tur, riktīgi, tur pēc visām tradīcijām tik smuka viss tas notiek. Mēs nevaram ārā kurināt ugunskuru normāli čugunu katlā uzvārīt zupu, jo to aizliedz mūsu likumdošana. Tā mēs ārā smuka pie klubiņa vārītu, smuka lielā katlā, uzvārītu zupu, čugunu katlā. Šoreiz reāli, man liekas, būtu ideāli. Es tev pilnīgi piekrītu šoreiz, mēs tiešām varam vainot likumdošanu mūsu. Jā, cik mēs spējam, cik mēs varam parādīt cilvēkiem, cik mēs varam izgaršot visu. Bet, diemžēl, alus arī dārgs. Mēs varētu uzvārīt normālu zupu. Lielu līdaku, lielu zupu. Plata zupa, plata līdaka. Rājam viņam matis nost. Anžik, domā, ar šitādiem matiem tev labāk copēsies nekā man? Brālis, mana jūrnieka ķiveres uz jūsu spiedu. Man ir šitā tēma, neteikšu kas. Ir jau, es tev saku, labi pieskari šeit, pēc cik kārtas. Tas ir pakur kārtas. Viss kārtas. Buljons ir gatavs. Tagad notiks. Lūdzu, mums šito te. Tas viss notiek šitā te apmēram. Visu buljonu iekšā, zivis paturam bišķiņu te, un tagad sāksies atlase. Tas krūtākās zivis aizies iekšā zupā, visi merdelīši kaķiem. Bet baigi smuki tagad jau izskatās, varat vienkārši aizt, bet neēdīsim šito. Jā, tagad Anžiks samaisa visu kārtīgi, un mēs... Vienīgais tas, ka varbūt bišķi jāpagaida, lai baigi karsts zivis. Tagad grūti visu to darīt. Anžiks jau tu jau varu likt uz lanus, jā. Vairāk, man liekas, ne? Vairāk bišķi, Anžik. Lai ir ko dzert, jau visi dzer, un viņam neliek karstu ūdeni, Anžik. Karsts ūdens ir sudīgāk, tas ūdens ir īgāk. Mirušas zivtiņas. Viņas vairs neelpos. Vajadzīgi zārciņi priekš mirušām zivtiņiem. Procesā ir zupa vārās jāpieliek uz klāt zaļumu. Loki un dilles. Malacis Robčik. Robčiks maisa. Robčiks apmaisa zupu.
Māksla beidz riekties. Tev viss jāizdara tā, kā vajag. Īsāk sakot, zupa ir pie letes, sakojiet man, mēs... Nē, pagaidiet, nesekmēs viņām. Šī nedēļa visi doti zupu pirmām kārtām, kuras dabūja tikā kā vienmēr. Aman! Ričīgi labāk. Nu pat makšķerēšana ar Rančiku un Maksi nonāca līdz savai pašam beigu galam. Zupiņas izveidēja. Zupiņa ļoti laba, ļoti garšīga. Viņa tiešām lieliski pavāra. Tikai viens ieteikums, zīvis vajadzētu tur kaut nedaudz, jo šobrīd garša bija ideāla, bet zīvis nevarēja sagaršot pat ar vislielāko garšas kārpiņu. Es ķeru katru vienu, un katru vienu es saprotu vienu, to, ka ir labi, sēž uz ledus.